Labdien! Es gribētu sākt ar to, ka ir uzdoti vairāki tādi īpaši uzdevumi mūsu Rīgas Tehniskās Universitātes prorektoriem diskutēt un apspriest un izstrādāt priekšlikumus par to, kā mums labāk sasniegt stratēģijā noteiktos indikātorus ilgtermiņā. Tas ir līdz 2020. gadam un vēl tālāk. Mēs esam nolēmuši vismaz mēnešu garumā veikt diskusijas par to, kā labāk darboties studiju procesā, tā kvalitātes uzlabošanā, arī dažādu kvantitatīvo rādītāju sasniegšanā, jo mēs esam lielākā universitāte Latvijā, pat Baltijā, studentu skaita ziņā, bet ir daudzas tādas no mums neatkarīgas problēmas, kas liek veikt korekcijas šajās jomās, jo, piemēram, šogad mums finansē pat 1050 budžeta vietām mazāk nekā pagājušajā gadā, un līdz ar to sasniegt tos kvantitatīvos rādītājus augstskolai, kas ir paredzēti mūsu senāta lēmumos jau pirms 3 gadiem, praktiski nebūs iespējams. Tā tad ir jāveic zināmas korekcijas. Tāpat arī zinātniskās pētniecības jomā ir vairāk rādītāji, kas ir jau sasniegti un kur it kā nav, uz ko tiekties. Runājot par studiju procesu, tad absolventi, kas iesaistīti darba tirgu, jeb strādā, šis procents mums ir ļoti augsts, tie ir 97%, un tāds šis procents jau turpinās vairāk gadu garumā, tā kā šis indikators ir arī jāpārskata, vai vispār tas nav īpaši, aktuāls katru gadu izskatīšanai. Vēl trešā joma, kura ir būtiska, tā ir valorizācija, jeb jaunu uzņēmumu veidošana, tehnoloģiju radīšana tautsaimniecībai, kas ir viss saistīts ar tiešo darba produktu attīstību un jaunu tehnoloģiju attīstību un sadarbību ar uzņēmējiem. Arī šai jomā ir būtiski domāt par to, kā palielināt patentu skaitu, kā vairāk darboties ar uzņēmējiem, kā piesaistīt pēc iespējas lielāku finansējumu. Un šīs jomas ir, kurās notiks diskusijas tagad, un es ceru, ka marta senātā arī mēs varēsim pieņemt dažādas lēmumus par to, kā koriģēt sasniedzamos rādītājus, kas mums ir nosprausti tieši stratēģijas tajā pirmajā posmā līdz 20. gadam. Un otra lieta, ko es gribētu minēt, ir kopīgs izlaidums visai Rīgas Tehniskajai Universitātei šajā vasarā, tieši jubilejas gadā, jo šis ir mūsu 155. jubilejas gads, un ir nolēmts, ka 30. jūnijā visiem būs kopīgs izlaidums. Tas notiks arēnā Rīga, ar kuru jau ir panākta vienošanās, ka tieši vienā pēcpusdienā būs tāds milzīgs pasākums, 1500 vai vairāk vēl absolventiem, kas saņems savus diplomus un kur tiks uzaicināti arī vadošās mūsu amatpersonas, kā valsts prezidents un ministrs prezidents, un arī uzstāsies labi mākslinieki. Es domāju, ka tas būs iespaidīgs un grandios pasākums visiem, kā absolventiem, tā studentiem un mūsu absolventu vecākiem, draugiem un radiem, kā arī visai Latvijas sabiedrībai. Tā kā gatavosimies šim lielajam pasākumam, kas notiek mūsu absolventu asociācijas vadībā, un visas fakultātes iesaistītas arī šai darbā. Es novēlu visiem
aktīvi darboties, lai tiešām šis pasākums mums izdotos. Paldies!